tik niknu šepulu neesmu redzējis. Starp citu, es par to nemaz arī nebrīnos. Tas mājas pieskatītājs tiešām ir kāds idiots. Es domāju, ka viņas tālu nav tikušas. Labi, ej modīgi, līdz vakaram viņas ir jāatrod. Mēs vēl mežā, es gribu pie mammas. Nāc, 3 jau tosies vakars. Negribu iet, es gribu ēst. Iet zaķkāpustus. Negribu, es gribu pie mammas. Bet mūsu mašīnā tik taču tu gribēsi? Kalvi! Gribēšu gan, un ēst es arī gribēšu. Beidz pinkšķēt, ejam. Man Eva jums nav apnikusi? Man? Eva pie mums starp citu nav labu laiku bijusi. Kā? Kur tad viņa ir? Pie jums varbūt? Nē, pie mums nav ne Evas, ne Andra, ne mūsu Kalvija. Nu, bet kā no Andris vienmēr ar Kalvi kopā taču ir? Var būt kopā, bet ne mājās. Bet kur tad viņi tagad visi ir? Ko? Nē, nu ziniet ko, ja Andris nebūs šovakar mājās, es zvanu policijai, vairāk izējas, cik tas nav, es tiešām nezinu. Nu jā, varbūt tā arī būs labāk, ņemot vērā pēdējos notikumus ar tām dārglietām, baisi kļūst. Nē, tiešām, mēs tev piekrītam. Sāk rīkoties, ja viņa zvana policijai, iesim aprunāties varbūt ar Lindu, ko? Jā, varbūt viņa kaut ko zinās. Jāsāk kaut kas iesīt. Jā, tiešām. Es gribu vēl desu. Še, ēd veselā. Tagad es gandrīz esmu kā melnās rokas biedrs. Jā, Laiva, gandrīz esi, bet tagad mums tikai jātiek mājās. Vāra! Vāra! Rinda! Ātrāk! Kusties! Kustaties! Uz priekšu! Tā, smurguļi, kur ir profesores papīri? To jūs neuzzināsiet. Tu zēniņu laikam neapiec, ko tu runā? Stāsti, kur profesores papīri? Dumš kā zābaks, Andris nemaz nezin, kur tie ir. Kalvis zin, kur tie ir. Ak, tād Kalvis. Dodu tev zēniņu stundu laiku. Ja nebūsi prātīgāks, ar tevi notiks kaut kas tāds, kas pat nav murgos tev rādījies. Man nav ko zaudēt. Es esmu sasmērējies. Viens noziegums man vairāk vai mazāk, saproti? Domā, ja esi gudris. Kalvis ir detektīvs, drosmīgs un gudrs, ar atjautību viņš... Klau, man liekas, es jau esmu izdomājis. No stāstī. Kad ienāks Niko, metīsimies viņam virsū. Jūs viņu aizturēsiet, bet es centīšos izmukt. Iespējams, ka tas izdosies, jo drīz viņš nesīs ēst. Mašīna pēc gūstekņiem būs klāt vakarā. Un tad laimīgu taciņu. Diez cigara tā taciņā gan nebūs. Precīzāk profesoru un meitene dzīvos nepaliks. Šmucīgā lieta sanāca. Pārēc. Kur sasūtīts Kalvis? Kalvis detektīvs, meistars īsts, ar atjautību viņš noziegumus atklāja. Viņa prāts ir ass un doma gudra, ne Pētersons, ne Niko viņam nespēja atklāt. Laikam Kalvis. Pēterson, Vālīga! Pēterson! Kas tur daudzās? Pēterson! Pēterson! Kas te notiek? Kalvis aizbēga! Sasodīts, par ko un tāds sots vienmēr muļķiem sapīties. Pārkaļ ātri, Kalvis!
Kalvis detektīvs, meistars īsts, ar atjautību viņš noziegumus atklāja. Viņa prāts ir as un doma gudra, ne Petersons, ne Niko viņam nespēja tikt klāt. Andris Kalvim palīgs īsts. Kalvis detektīvs, īsts ar drosmi un gudrību viņš uzvarēs. Halo, Linda, palīgā! Skrien pie tēvoča Berga! Mēs esam kaut kur Červokas rajonā kaut...